Mēs atrodamies vietā, kur stādīs mežu. Stādīs jaunu mežu, lai kompensētu to cilvēku lidošanas un ceļošanas radīto CO2 piesārņojumu, ko sauc par CO2 pēdu. Apzinīgi ceļotāji mēģina samazināt savu CO2 pēdu. Tad, kad viņi ir samazināti, tad viņi mēģina uzzināt, cik liela viņi ir. Un, piemēram, visās aviobiļetēs ir iespējams ieraudzīt, cik kilogramus vai tonnas jūs esat nolidojuši, piemēram, no Rīgas uz Minheni. Pēc tam ir iespējams kompensēt. Un kompensēt viena no metodēm, un viena tāda no vissaprotamākajām metodēm ir stādīt jaunu mežu, kurš šeit, pie Rīgas, arī 50 gadus augs un 50 gadu laikā kompensēs šīs vairāk kā 100 tonnas, kuras cilvēki jau ir vēlējušies, ziedojot LV mājaslapā, kompensēt saviem lidojumiem. Rīgas meži sadarbībā ar fondu Ziedot LV un atbildīgiem ceļotājiem dabā pirmo reizi Latvijā un Baltijā īstenos sociālās atbildības ziedojumu akciju Dzēst CO2 pēdas nospiedumu, stādot jaunu mežaudzi. Ejam stādīt. Šajā tīreļu mežniecības teritorijā šodien mēs stādām bērzus, ko mēs apņemamies audzēt un kopt vismaz 50 gadus. Un kas ir svarīgi, ka šis noteikti ir tāds aizsākums projektiem, kas būtu domāti ilgspējīgai attīstībai, ilgspējīgai darbībai un, protams, arī cilvēkiem, kuriem ir nopietna atbildības sajūta, būtu iespēja šo te procesu izmantot. Šī akcija vai kampaņa, kā mēs varam teikt, ir lieliski iespēja katram individam, kurš lido, ienāk Ziedot LV portālā, izrēķināt, cik tad lielu mēs esam savus to nospiedumu sliktu atstājuši, un noziedot, piemēram, īsākam lidojumam 5 eiro. Pēc tam tie pārvēršas kokos, kas attiecīgi neutralizē mūsu radīto piesārņojumu. Manuprāt, ka tā ir ļoti laba lieta, ka mēs varam apvienoties visi tie, kas izmanto aviosatiksmi, lai palīdzētu dabai. Ja mēs visi kopā vismaz to pašu mazāko izdarīsim, ko mēs katrs esam nodomājuši vai ko mēs darām savās mājās, tad tā nākotne arī būs gaišākās krāsās.